Tas varbūt tā smieklīgi izklausās, bet patiesībā tas mans pats sākums, 19, 20 gadi, kad es uz pirmo spēli gāju, tad man šķiet, es pat nesapratu, uz ko es esmu parakstījies un kur es eju. Kad es uzkāpu uz ledus, man izpratne un zināšanas par tiesāšanu bija tuvu nulē. Es biju vienkārši tikko beidzis hokeju spēlēt un sakritības gandrīz vai pēc. Es tur nokļuvu pretī amatieru komandas, kur ir jau vīri 40 gadiem, un viņiem, protams, ir pārliecība, ka viņi visu zina labāk, viņi zina, kā vajag. Tas pirmais rūdījums droši vien tajā laikā jau arī bija, kaut gan tas bija amatieru hokejs, bet tomēr tās emocijas jau ir bieži vien pat vēl lielākas nekā profesionālajā hokejā. Nevarētu teikt, ka jaunajiem tiesnešiem piedod tās kļūdas uz kļūdām. Protams, kad ja tiesnesis kļūdās, tad uz viņām norāda visu, un varbūt tās kādreiz pat, ja laukuma spēlētāji kaut kur nokļūdās, kāds viņas nepamana, bet tad, kad kļūdās tiesnesis, to redz visi. Gatavojamies jau ļoti līdzīgi kā komandas. Mēs pirms spēlēm iesildamies, sagatavojam visu formu, tieši tāpat kā spēlētāji, pārliecinamies, ka viss ir, ja tā var teikt, darba kārtībā. Tiesnešiem blakus tai fiziskai sagatavotībai ir arī tā mentālā sagatavotība, jo, ja tu neesi, teiksim, tā gatavs izejot uz spēli, tad tie pirmie lēmumi, kas pēc tam ievirza visu spēli, ja viņi ir nepareizi atžgāni vai kādā citā veidā tādi, ar kuriem nav apmierināts komandas, tad visu spēli izvēršas ļoti grūti. Visizplatītākais stereotips daudziem liekas, ka tiesneši vienai vai otrai komandai tiesā par labu. Ja ir nepareizs lēmums vai pat neteiksim nepareizs tāds lēmums, kuru neapstiprina, piemēram, fani vai komandas, tad bieži vien ir kaut kādas spekulācijas. Viņš ir tur no tās pilsētas, varbūt tās viņš pietiesā tai komandai, vai viņam tur trešās pakāpes brālēna, vienalga, kas paziņa spēlē tajā komandā, tāpēc viņš tiesā tur pa labi. Tā nav. Visi tiesneši, kad ierodās uz spēles, viņi cenšas savu darbu darīt pēc labākās sirdsapziņas. Protams, nevienmēr 100% gadījumos viss notiek izcili, bet es neesmu bijis nevienā ģērbtuvē šo, 10 gadu laikā, kad es dzirdētu, kad kāds tiesnesis saka, hei, mums šodien ir šī komanda, viņiem ir jāuzvar, tiesāsim viņiem par labu. Tas ir pilnīgi atžgāni un tas ir stereotips. Vienu vislabāko spēli ir izcelt ļoti grūti, bet tādas ir bijušas uz, rokas pirkstiem skaitāmas, kur saprot, ka tu esi nonācis kaut kāda tāda notikuma epicentrā, ka tas ir tāds mazliet wow moments. Man ir bijušas spēles, kuras tiesāju olimpiskās kvalifikācijas fināla turnīra izšķirošo spēli. Tās emocijas, kādas ir tiem spēlētājiem un ko viņi ir gatavi atdot tajā spēlē, tas ir kaut kas, ko visu mūžu droši vien atcerēšos. Varbūt tās no pēdējām spēlēm, tas gan nebija saistīts ar olimpisko kvalifikāciju, tas bija šī gada pasaules čempionātā, kad spēlēja Kanāda pret Somiju. Abām komandām bija super sastāvi, ātrumi, emocijas, viss, kas tur notika. Tu esi tāds viena maza spēles sastāvdaļa visā tajā lielajā ritenī, un tu centies vienkārši griezties kopā ar viņu un tā teikt nebūt kādam pa kājām. Bet, atkal no otras puses, ja man jāizceļ kāda sliktā spēle, tad varbūt tās tiesneša darbs ir ar to specifiku tāds, kad mēs kļūdamies, pilnīgi visi, un ļoti svarīgi ir savas kļūdas ātri. Viņas, protams, ir jāanalizē, tev ir jāsaprot, kāpēc tu esi kļūdījies, bet viņas nevajag sevī turēt iekšā, viņas ir ātri jāizanalizē, jāaizmirst. Tāpēc godīgi, ja man ir jāpasaka viena spēle, es nevaru pateikt, ka tur mēs norāvām tādas ūdeņas, kad nav ne jausmas, kā mēs vispār dzīvi no halas iziesim. Trakākais, ko es esmu dzirdējis, es noteikti nevaru teikt šeit intervijā, bet iedomājieties trakāko, varbūt tās pareiziniet savā prātā ar 2. Tā ir tā sastāvdaļa, ar kuru arī tiesnešiem ir jāsadzīvo, bet šķiet mēs visi tiesneši jau esam uzaudzējuši, tādu biezu ādu un cenšamies dzīvi pēc tam dzīvot tā, lai tas mums nenesās kā milzīgs vezums visu atlikušo karjeru. Tas vēstījums būtu tāds, ka būt iecietīgākiem un saprotošākiem pret to tiesnešu darbu, jo, kā jau es teicu sākumā, neviens tiesnesis neierodās uz spēli ar domu, šī būs tā komanda, kurai es sagraušu jebkādas iespējas uzvarēt šo spēli. Katrā profesijā
ir cilvēki, kas ir izvēlējušies to savu profesiju, un viņi dara to pēc labākās sirdsapziņas.